Vēlies, vai tavs mašīnas kopšana kļūst vieglāka ūdens atgrūdošā efekta dēļ? Skaties šo. Esmu kārtīgi nomazgājis visu auto virsbūvi un paskatīsimies, kā ūdens atgrūžās no vējstikla un kapota. Neatgrūžās praktiski necik, tādās peļķēs paliek. Uzklāsim plēšu spīdumu, ļoti ekonomisks līdzeklis. Uzreiz var redzēt efektu. Viss tādās pilītēs paliek. Uz stikliem arī var klāt. Galvenais uzklājam uz slapjas virsbūves, neļaujam nožūt un pēc tam būs jānoskalo. Vienai vidēji izmēra mašīnai pietiks ar puspudelīti, vairāk uzklāt vienkārši nav jēgas. Var izmantot parastu dārza šļūteni, spiediens nav obligāti nepieciešams. Plēšas spīdums ir ļoti vienkārši uzklājums, tas pats pieķerās pie lakas un tas nav jāiepūlē. Tāpēc ļoti svarīgi ir uzreiz to noskalot nost. Skalojam. Uzreiz jau var redzēt hidrofobu efektu. Un ogiem uzreiz arī var redzēt atgrūdošo efektu, ūdens notek nost tā, kā viņš te negribētu atrasties. Mašīna, var teikt, pati žāvējas, ūdens daudz vieglāk atgrūžas nost kopā ar netīrumiem. Te ir sauss. Un tas pats arī uz stikliem var žāvēt ar ūdeni. Tā kā mašīna tev būs daudz vieglāk kopt, vējstikla sotiņus varēs mazāk izmantot un labāk redzēt brauktuvi. Plēšas spīdums noturība apmēram 2 mēneši iedos tevai mašīnai papildus spīdumu, hidrofobu efektu un auto kopšana būs vieglāka.